Šis būs mans otrais video YouTube, otrā tūra šogad. Jāizer pēc kafijas krūzes, tad jāiet pakaļ Boltiņam, jālaiž uz lidostu. Mēģināšu tie video krietni vairāk runāt. Tas pirmais video bija tā kā iesākumam, tā kā Bračka man teica, pirmie puceļi jānoslīd, lai gan tas teiciens tāds šausmīgs izklausās, bet mēģināšu vairāk runāt un mazāk to braukšanu, bet vairāk, tās kraušanās filmēt un pastāstīt vairāk par sevīm. Labi, jābrauc, jātaisās, tad jau Norvēģijā filmēšu tālāk. Jāatrod mašīna, ko brauks lidostu. Laikā šitā izdevīgākā Škoda Fabia. Esmu beidzot Norvēģijā. Īstenībā jau bija vakar, šodien sanāca laiks uzfilmēt video, diezgan bija aizņemts laiks. Tā kā šitā reizi es būšu 4 nedēļas projām. Kolēģis arī reko brauc. Bez problēmām. Un sanāks tagad aizvietot 1 nedēļu aizietošu kolēģi, uz Skānu pabraukšu, un tad nākamnedēļ jau atpakaļ uz savu mešu 3 nedēļas novālēšu. Skatīs, kaut ko sanāk gan jau uzfilmēt, bet, izstāst, ka šitā ir mums tā kā lokālā mašīna, varbūt ir tikai pa lokālo, tur jau daudz nebūs ko filmēt. Walking floor viņiem te ir pārsvarā Musartē, Oslo pusē, bet vai arī sūtīs uz Bergenu. Tas maršruts mums ir tāds pārsvarā Oslo, Bergen, Oslo, Stavanger. Ir šad tad kaut kādi interesanti tripiņi. Pagājušo reizi man bija uz ziemeļiem aizsūtīts. Redzēs, kā būs šito reisu. Mēģināšu vairāk runāt, kā iepriekš teicu. Jo tas ir pirmais video, daudz man teica, ka vajag vairāk pastāstīt par sevi. To es arī pastāstīšu, tagad nē. Tagad man vajag sapakot savus mantas, jāaiziet uz virtuvīti, kaut ko jāuztais, vēl jāatpūšās un rīt no rīta jāsāk strādāt. Tomēr džeketi ir sniedziņa, lai varētu smuki iebraukt iekšā. Šodien kā vajag izstāst, ka baigais putenis, Baigais putenis, tas, kas uz kalniem darās, pat īsti negribas pat laist uz to pusi, labāk tā, lai lokālie darbi šodien vairāk ir. Šodien, kā jau bija paredzēt, būs musardiena man šodien. Iebrauc šitādā angārā iekšā, bet, kā tikt ārā te būs. Te būs interesanti izbraukt ārā. Tad man būs šito jāizkrauj krava. Un tad man kolēģis lādē vēl vienu piekabu, tad mēs samainīsimies ar piekabēm. Šito piekabu vedīs taisīt, jo te viss te piekabēs sačakarēts ir jau. Būs interesanti.
Okay, tusen takk. Hei. Kanskje. I start learning something. Yeah. Šito, es nesaprotu, izbrauc ārā smuki, jā, bet kāpēc šitā jauna vieta ir? Bet kāpēc jātaisa svārus, bleķi, tev metru no zemes? Nu, blin, es čista nesaprotu. Tagad prasu tam džekam, kas man tur iedeva papīrus. Viņš arī saka, ļoti daudz šoferi uzdevuši pilnīgi to pašu jautājumu. Kāpēc ir nepieciešams taisīt svārus metru no zemes? Nu, nafigā tas ir vajadzīgs. Tu pagaidām jau nekādas problēmas nav bijušas ar tiem svariem, bet, nu, ir redzēts, ir dzirdēts arī, ka džeki nobrauc no tiem svariem. Nesaprotu, nu, tad jau vispār bez mazai no pusdienu ir aizsaistīt ciet kompāniju. Tad, kamēr vikingi atbrauc, kamēr uzcels, nocels nos, nu, bet cik tas... Nu, it kā ja nekur neskrien, tad jau nekādas problēmas jau nevajadzētu būt, un ja ar galvu draudzējās. Tā man jāizbrauc, jāizkrauj šito kraviņu. Tad man kolēģis jau tā kā bija paņēmis piekabi jau, bet kalnā iesprūdis pie bāzes. Mums tur ir tāds problēmas. Bet cerams, ka paspēs uzkraut un es varēšu abi šitās kravas izkraut. Un tad jau pagājuši gan man liekas, es nemaldos, bet maijā vēl tāds normāls putenis bija uz kalniem. Pilsētās Oslo jau tur Bergenā bija normāls laiks, bet tieši kalnos jau bija pārsteigums vēl. Tā kā ziema atvadījās. Jā, labas riepas zira, tad jau īstenībā nekāda vaina nav ziemā jau braukāt, ja labas riepas ir. Un, ja visu prātīgi dari un nekur neskrien, neko netaisies, nevienām kaut ko pierādīt, ka tu, redz, var ātrāk to izdarīt nekā citi, tad nevajadzētu būt problēmām. Protams, ka nav pieredzīti, tad ir savādāk, bet, nu, viss jau sāk bez pieredzes, nu, es arī sāku bez pieredzes. Nu, šitā jau man ir otrā ziema jau, ne, īstenībā teikšu trešā ziema, jo es jau sāku martā strādāt 21. gadā, nu, trešā ziema ir noteikti jau. Neteikšu to, ka es arī baigi daudz esmu licis ķēdes, tā arī nav. Pirmajā gadā es liku ķēdes, pagājušo gadu. Vispār nesanāca uzlikt ķēdes. Nē, sanāca, bet, nu, tā bija mana vaina. Es tur iebraucu pie veikalā, parkingā. Ja gribēju ieskriet, nopirkt kaut ko paēst. Tā arī paliku. Tagad labi uzfilmēšu, kad būšu galā. Nu, kādu? Mājiņa beigusies. 13 stundas nokapēt šodien. Jā, nu, nevar īsti saprast. Diezgan īsi beigās vajadzēja paskriet, bet baigies trafika bija dēļ sniega. Nezinu, tad kā Norvēģi vajadzētu viņiem jau tā kā pierast jau pie ziemas, bet nezinu, kad tiklīdz kā uzsniegs sniegs, viņi brauc tā kā pirmo reizi, nu, redzētu sniegu. Tā kā Anglijā bez mazvai. Rīt vēl viens musars, un tad jau cerams kaut kur kraus virsū uz Bergenu vai projām, lai nav tie musari katru dienu tagad. Lai gan īstenībā šodien nekas tur labs arī nav.
uz 52. Tur esot arī baigies putenis, 50% varbūtība, kad būs ciet uz vakarpus arī pa nakti gan jau. Tā kā, nu, varbūt arī labi ir, kad nekur nesūtīja man šodien. Bet nu, līdz ceturtdienai būs šais baigi sūdīgs laiks, pēc tam jau paliks jau kaut kāda nedēļa labāks, un tad gan jau atkal pēkšņi parādīsies kaut kādi brīnumi.